Kā saprotu, tu esi karikatūrists ārbakl? Jā, Mogula kungs, esmu gan, sir. Vispār varētu dot darbu vienam karikatūristam, tikai tad tev jāpliecina, ka neesi nekāds ķertājs. Ķertājs? Nē, es neesmu. Es esmu tik neķerts, ka jūs vēl nespējat nobrīnīties. Zupas terīnē, skatieties! Lūdzu, kaut tas nebūtu Garfields. Lūdzu, kaut tas nebūtu Garfields. Tad nu gan vistas zupa. Es tur neatradu nevienu vistas gabaliņu. Garfield! Negribi kaut ko apēst? Mogula kungs, es atvainojos sava kaķa vārdā. Viņš vienmēr un visur man sekojas. Ir jau labi, man pašam kādreiz bijuši kaķi, un es zinu, kā tas ir. Zinu, kas man uztrauc vairāk tas, ka tu grauz nagus. Fuj, es? Laikam tiešām slikts ieradums liecina par vāju rakstu. Tāds cilvēks nevar kļūt par manu darbinieku, bet es to varu izbeigt. Dodiet man iespēju. Labi, rīt atnāciet uz manu biroju un parādiet savus darbus un ar neapgraustiem nagiem. Parasti es nirstu tikai lielopu gaļas sautējumā. Vistas zupā es peldos tikai tad, kad jūtu, ka esmu augstējies. Uzmanīgāk nekratiet mani, man visas kabatas pilnas ar nūdelēm. Ja grib strādāt pie Mogula kunga, man jāatmet nagu graušana, tas darbs varētu būt ļoti ienesīgs. Man jāpieliek tam punkts. Piekrītu, tas nav iespējams. Kā lai vienas nakts laikā atmet sliktu ieradumu? Draugi, vai jums ir kādi nelāgi ieradumi, no kuriem gribas tikt vaļā vienas nakts laikā? Vai gribētu atmest nagu graušanu, pāriešanos, iesēšanos majonēzē vai arī citus nelāgos ieradumus? Ja tā, tad šoko hipnozes naudinātājs ir domāts tieši jums. Kamēr jūs guļat, šoko hipnozes naudinātājs jūs apziņā iedvieš vienu konkrētu domu. Šim cilvēkam piemīt nelāgi ieradumus, ko viņš piekop katru dienu. Es vairs nelikšu tunci cepures vietā, es vairs nelikšu tunci cepures vietā, es vairs nelikšu tunci cepures vietā, es vairs nelikšu tunci cepures vietā. Kad viņš pamodīsies, doma būs aizķērusies viņa prātā, bet sliktais ieradums būs jau prom. Tā ir ģeniāla doma. Tas ir šoko. Man tas laikam vajadzīgs vēl vairāk nekā man likās. Uzlieciet plates uz atskaņotāju. Tās spēlēs visu nakti. Ir lieliska doma. Ja tas iedarbosies uz mani, varbūt tas iedarbosies arī uz kādu pārēdušo skaķi. Es vairs negrauzīšu nagus. Es vairs negrauzīšu nagus. Dāmas un kungi, iepazīstinām jūs ar sporta veidu, kas tiks iekļauts nākamajās olimpiskajās spēlēs – suņu bowlingu. Es vairs negrauzīšu nagus. Es vairs negrauzīšu nagus. Es vairs negrauzīšu nagus. Paskaties, ko tu izdarīji? Džons pamiegam klausās plates, un kāpēc gan ne? Viņš plates klausās vienmēr. Nāc, uzliksim kādu citu plati. Tad viņš to nepamanīs, ka tu to saplēsi. Spāņu valodas pašmācība, 50. gadu roka klasika, skaņa efekti. Šitās viņam patiks. Redzi, Odī, es atkal tevi izglābu. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? El cordero asado está delicioso. El cordero asado está delicioso. Atkal kavējam brokastis. Rītēdīsim ārpus mājas. Tad te tu esi ārbakl. Es gribu mīksti bārītas olas, cieti bārītas olas un olu pankūkus. Paco? Kas tas par Paco? Piekrītu, kaut kas patiešām ir nogājis greizi. Džons uzvedas vēl jocīgāk nekā parasti, un es neesmu dabūjis brokastis.
Mogula kungs ieradies Džons Ārbakls. Labi, sūtiet viņu iekšā. Tas ir tas jaunais karikatūrists, par kur es jums stāstīju. Īsts mieramīgi. Viņš nav nekāds ķertais. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tell me when it's over. Pasakiet man, kad tas viss būs beidzies. Kā tu zini, ka mans vārds ir Paco? Tā mani neviens nav saucis kopš bērnības laikiem. Mexico. El cordero asado está delicioso. Cordero asado, cepta ģērgaļa. Mans mīļākais ēdiens. Mamasita man to bieži gatavoja, bet labāk apskatīsim tavu zīmējumus. Ārbakl. Jā, ir jau labi, Ārbakl. Tev nevajag taisīt skaņu efektus. Tavi zīmējumi runā paši par sevi. Domāju, ka došu tev darbu. Jā, bet, sir, paskatieties, kā viņš apģērbies. Kas vainas? Viņš līdzinās man. Viņam patīk justies ērti darba laikā. Ārbakl, es tevi pieņemu. Vai tev ir kaut kas sakāms? Ei, viņš zina pat manu mīļāko dziesmu. Aiziet, Ārbakl! Tagad, kad Džonam ir tas jaunais labais darbs, viņam būs vairāk naudas, un tas nozīmē, ka mums būs vairāk ko ēst. Nu, man būs vairāk ko ēst, vai nav jauki? Un mūsu maizes tēvs ir atgriezies. Mogula kungs mani atlaida. Viņš tevi atlaida. Pēc visa tā, cik labi jūs sapratāties, pēc visiem 27 pantiņiem viņš tevi atlaida. Viņš nosprieda, ka esmu ķerts, jo graužu nagus.